tāpēc no tāda portāla nav nekāda jēga. Tikai ļaunums un, protams, sagandētajiem jauniešu prātiem ar urīnu galvā smadzenēm tas viss ir jautri un patīkami, kā izrādīts tavs stulbums stulbā portālā. Ak, Dievs, blē. Cik viņu reizi uzrakstīs stulbi. Viņi vienkārši izrāda savu intelektu. Bet, come on. Nu? Tas ir no tās, ķipa tas pats, kas es nevaru runāt pa visiem, bet es varu runāt Dievu vārdā, blē. Apmēram. Pa visiem jauniešiem tikko izteicās. Visas nozās pa urīnu galvām, visu jauniešu vārdā. Es runāju visu jauniešu vārdā. Tu, blēd, aiztāk to jebau, tu mazgrīgā kurci, blēd. Tālāk pēdējā rindkopa iepilgt. Ir nepieciešami paraksti, pierādījumi, vēl kādas sūdzības. Lūdzu, rakstiet komentāros. Ir kaut kas jādara Latvijas labā, un tas ir arī Latvijas internets. Portāli un visi sliktie portāli. Ko viņi tur sloki? Kuros tiek propagandēts viss sliktais, nicinošais, kur tiek bojāts, sagandēta veselo bērnu psihe, redzējums uz pasauli, dzīve. Tas viss ir jāizliedz, lai viss būtu labi, jo nevajag atļaut un attīstīt noziegumus ļaunumu, kas nāk no tik pretīga portāla kā Spoki LV, un lielākā daļa lietotāja 80% noteikti slimi. Galvenais, ka viņi 3 reizes piemin procentāži kaut kādu, viņiem nav nekāds pamats. Es atkārtošu, ka šis vēl ir viens teikums no brīža, kad sāku lasīt. Tad visi ir 80% ir slimi, dumi cilvēki, kuriem kuriem redzējums uz pasauli ir šaurs, zināšanu līmenis ir zems, būtībā norakstām cilvēki, kuriem nav nākotnes, un tāpēc dzīvo tādā bedrē, kā portālā Spoki LV, kur viss ļaunais, nepatīkamais, aizliegtais ir vienā bedrē samests, un tas ir Spoki LV. un tas ir Spoki LV, un kā visiem normāliem zināms, tad ļaunais ir jāizliedz un jāiznīcina. Te beidzās teikums, ja? Man ir reāli žēl to sīko. Tātad cilvēki uz priekšu. Palīdzēsim citiem bērniem, cilvēkiem, kuri aug un kuri vēl nav kļuvuši par atkarīgo Spoki LV muļķi. Padomā, cik viņi laika tam visam atvēlē, cik viņi rakstīja tās ziņas, cik viņi laika atvēlēja tām dusmām un tikai domāšanai par to, un cik viņi laika atvēlēja tam, lai viņi iet un protestētu. Viņi taču gāja kaut kur tur ārā, tur pie domas stāvēt, tur gan jau kaut ko dirsa. Cik viņi tam laika atvēlēja, un tas sīkais, ko viņi izdarīja viņam tajā laikā? Ko viņi deva viņam? Vajag mācīt arī pareizi kaut ko, nevis tur tikai protestēt par to, kas tur ir un paliks. Viņi to problēmu pārvērt, ja arī tur bija kaut kāda problēma, viņi to pārvērt tikai par savu interesi. Tas viņai tikai interesē. Viņai neinteresēja tas sīkais, ko viņš par to domā. Varbūt uzprast, ko to sīkais par to domā, varbūt uzprast, vai tas viņu ietekmē vai nē. Parunā ar cilvēku.